mūsu sensoros pamanījām neatpazītu gaisa objektu, tika aktivizēta pretgaisa aizsardzības grupa, kas devās uz attiecīgo pretgaisa aizsardzības pozīciju. Grupa bija ceļā, drons mūsu skatījumā, kas varēja būt drons pēc visām indikācijām, ielidoja gaisa telpā no Baltkrievijas puses, turpināja lidojumu gar Latvijas-Baltkrievijas robežu un tad tālāk gar Krievijas robežu un ielidoja Krievijas gaisa telpā. Kopumā incidents ilga aptuveni 24 minūtes no 0:51 līdz 01:16. Un tad pēc neilga laika, aptuveni 2:19, mēs savos sensoros pamanījām, kad Latvijas gaisa telpai no Krievijas puses tuvojas arī lidojošs objekts. Mēs sekojam šim objektam, viņš pazuda no elektromagnētisko sensoru redzesloka apmēram 20 minūtēs. Indikācijas bija mūsu akustiskajos sensoros, ka tas turpina lidojumu. Tika aktivizēta mūsu pretgaisa aizsardzības grupa, devās uz notikuma vietu. Kamēr grupa bija ceļā, objekts detonēja Krāslavas novadā netālu no Dubrovičinas ciema. Šī detonācija notika provizoriski 2:35. Jā. Pašlaik mūsu Nacionālo bruņoto spēku apakšvienības nodrošina perimetra drošību un atbalstu iekšlietu ministrijas struktūru vienībām, kas iesaistītas objekta atlieku meklēšanā. Un tad detalizētākas ziņas par šo incidentu, arī par iespējamo drona izcelsmes valsti, mēs varēsim saņemt droši vien tad, kad būsim savākuši pietiekuši daudz pierādījumu, lai varētu pozitīvi identificēt attiecīgie drona izcelsmi. Pašlaik notiek darbs, tātad, kā jau es minēju, mēs esam iesaistījuši arī bezpilotu lidaparātus, lai varētu ātrāk atpazīt, sameklēt šīs detaļas. Sākotnējās detaļas arī no uzsprāgušā drona ir arī atrastas, bet pagaidām nav indikācija par izcelsmes valsti. Tad tagad es dodu vārdu krīzes vadības centra vadītājam pulkvedim Arvim Zīlem. Labdien! Diemžēl turpinoties Krievijas agresijai pret Ukrainu, no šādiem un līdzīgiem gadījumiem mēs 100% izvairīties nevarēsim. Mēs zinām, ka tādi gadījumi notikuši arī citās valstīs, kas robežojās gan ar Ukrainu, gan ar Krieviju, un atkārtojas ik pa laikam. Šīs kara darbības rezultātā šādi incidenti turpmāk ir iespējami arī pie mums, bet šī nav valstiska mēroga krīze, šis ir atsevišķs incidents, ar kuru nodarbojās mūsu nacionālajie bruņotie spēki, dara visu iespējamo. Tāpat ir iesaistīti arī visi pārējie ārkārtas dienesti, kur strādā uz vietas un uz doto brīdi sabiedrība var būt drošībā. Bet, lai mēs savu drošību katrs paaugstinātu, svarīgi ir mūsu katra individuālā gatavība. Tāpēc atgādinu, ka dažādi materiāli par to, kā rīkoties dažādu krīžu situācijās, ir pieejami mājaslapā sargs.lv, un tāpat arī dažādi materiāli un bukleti ir pieejami mājaslapā 112.lv. Iedzīvotājiem būtu nepieciešams pārlasīt šos, sagatavoties individuāli, sagatavot savu mājsaimniecību, lai šādu un līdzīgu apdraudējumu gadījumā zinātu, kā rīkoties. Lietas ir diezgan vienkārši, kā katram jārīkojās. Vienkārši jāzina tās, varbūt pat jāizpraktizē, jāveic praktiski treniņi mājās, un tādā veidā mēs spēsim pasargāt pēc iespējas vairāk un labāk sevi un sabiedrību. Ko darīt tieši šādu incidentu gadījumā, ja redzam, ka vai dzirdam, ka lido aizdomīgs objekts gaisā?
informējam valsts ārkārtas dienests, informējam valsts policiju pa tālruni 112, lai dienests pēc iespējas ātrāk saņemtu šādu informāciju. Ja redzam, ka kāds lidojošs nezināms izcelsmes objekts ir nokritis, nekādā gadījumā netuvojamies tam. Neļaujam tam tuvoties citiem, un ja mēs veicam kādu video fiksāciju, tad ieteikums šos fiksētos materiālus, video materiālus nepublicēt sociālos tīklos, bet nodot tos valsts policijai. Tādā veidā mēs palīdzēsim izmeklēt katru atsevišķu incidentu, ātrāk nonākt pie secinājumiem un mazināt jebkādas dezinformācijas iespējas. Paldies! Tagad droši varat uzdot jautājumus. Stādoties priekšā, jā. Lūdzu. Paldies, dabūju mikrofonu. Kas tas varbūt ir par dronu, un vai esat jau runājuši ar ukraiņu kolēģiem, varbūt tas ir nācis no turienes? Kurš runās? Brigādes ģenerālis Lešinskis vispirms. Ja nu pašlaik es negribētu spekulēt un nosaukt drona izcelsmes valsti, kā jau es minēju, tad pašlaik NBS un karavīri un iekšlietu ministrijas pārstāvji strādā pie tā, lai vāktu šos te drona atliekas un pierādījumus. Par cik detonācija ir notikusi, par to mēs esam pārliecināti, jo mums ir attiecīgi informācija no mūsu sensoriem, tad šīs te atliekas nav tā kā drons ir avarējis, tas atrodas vienkopus, bet faktiski detonācijas rezultātā sadalījies sastāvdaļās un sastāvdaļas izmētātas pa plašu apvidu. Es neizslēdzu, ne arī varu apstiprināt to, ka tas varētu būt gan Krievija, gan Ukraina kā izcelsmes valsts. Un arī tie scenāriji, pie kādiem apstākļiem tas varētu būt ielidojis, varbūt dažādi traktējumi, bet nav tādu pierādījumu vai aizdomu, ka šis drons šajā gadījumā ticis ar nodomu virzīts Latvijas virzienā. Tādu pazīmi nav. Ir zināms, vai tajā ir bijusi sprākstviela, kaut kas tāds? Šajā dronā, kas ir detonējis, acīm redzot, ir bijusi sprākstviela, jo ir bijusi izteikta detonācija. Viņa ir uzsprāgusi, ir tādas ziņas? Jā, protams, ir bijusi detonācija, un tad šīs sprākstviela, acīm redzot, ir uzsprāgusi. Bet, tad, kā jau es teicu, ja ir kaut kādi papildus pierādījumi un papildus informācija parādīsies, protams, mēs informēsim sabiedrību, jo mēs esam visi kopā vienā valstī, un mēs strādājam vienam mērķim mūsu valsts drošībai un mūsu iedzīvotāju drošībai. Gribētu no savas puses pateikt arī to, ka mēs kā NBS ļoti rūpīgi strādājam pie tā, lai uzlabotu šo te pretgaisa aizsardzības spēju valstī, īpaši fokusējoties pirmām kārtām kā prioritāti austrumu pierobežu, apzinoties šos te incidentu varbūtību, paaugstināto varbūtību šādos kara apstākļos. Diemžēl Krievijas iniciētais karš pret Ukrainu turpinās. Šie incidenti, mēs nevaram izslēgt šādu incidentu iespējas nākotnē. Tieši otrādi šī varbūtība ir pietiekoši liela, kad šādi incidenti var atkārtoties. Mēs strādāsim pie tā, lai gan savas kinētiskās spējas papildinātu, gan arī savas sensoru spējas un lai uzlabotu šo te mūsu rēģēšanas ātrumu. Esam darījuši daudz valsts līmenī, strādājot ar dažādām valsts institūcijām, tajā skaitā ar Latvijas valsts gaisa satiksmi, civilās aviācijas aģentūru. Mēs spējam diezgan operatīvi slēgt gaisa telpu, jebkurā ģeometriskā konfigurācijā, jebkurā vietā Latvijā. Faktiski 15 minūšu laikā mēs kā NBS varam gaisa telpu slēgt civilai satiksmei. Pirmām kārtām šīs civilās gaisa satiksmes drošības dēļ. Un tas dod mums priekšrocības, ja mums
ir šī iespēja izmantot kinētiskus līdzekļus lidaparātu notriešanai, tad tas mums varētu teikt atbrīvo rokas, jo mēs apzināmies, ka mēs neapdraudam civilu aviāciju. Līdz ar to tas ir ļoti svarīgs faktors, un tāda iespēja mums pastāv, un tas ir ļoti labi. Kā jau es minēju, strādājam pie daudzslāņa pretgaisa aizsardzības, bet šādu garantētu literāru izsakoties kupolu nodrošināt, tas droši vien ir tikai tādās vēlmi formātā, tas ir iespējams. Kā mēs redzam, arī Izraela, kas ir slavena ar savu pretgaisa aizsardzības kupolu, nespēja 100% drošību nodrošināt. Bet kas tas par tipu dronam? Varat atklāt? Teiksim, kas tas par tipu dronam? No FPV, piemēram, vai kaut kas. Kas tas par dronu ir bijis? Pēc mūsu rīcībā esošām indikācijām tas ir bijis drons, kur darbināts ar iekšdedzes dzinēju. Vairāk es nevarētu pateikt ne par izmēru, ne par citiem parametriem. To mēs konstatēsim droši vien izmeklēšanas procesā. Iekšdedzes dzinējs un acīm redzot ir bijis tomēr kaujas galviņa, par cik ir notikusi detonācija. Un droši vien arī lidojuma augstums pēc mūsu datiem ir bijis diezgan zems, un tas arī izskaidro zem kilometra noteikti, vismaz atsevišķos posmos. Tas arī izskaidro to, ka galvenās lielās radaru sistēmas, tas ir atradies zem šo radaru sistēmu redzesloka. Zināms arī, ka Igaunijā ir ielidojis drons. Vai tie varētu kaut kā būt savstarpēji saistīti gadījumi, vai jums ir kādas ziņas, vai arī šie, kas Latvijā abi divi ir savstarpēji saistīti? Ja mēs saistību varam kā saistību uzskatīt to, ka tas ir bijis kaut kāds organizēts dronu uzbrukums kaut kādam objektam, un tad viens atsevišķi droni ir tad nokļuvuši mūsu un Igauņu gaisa telpā, tas tāda varbūtība pastāv. Jā. Paldies. Šeit būs jautājums. Jep. Jā, Jānis Zvērs, TV3 ziņas. Mums ir tāda neoficiāla informācija, ka tas drons ir nokrits apmēram 400 metrus no dzīvojamām ēkām. Varat apstiprināt to? Man nav bijis laika izpētīt geogrāfiski kartē apkārt esošās ēkas un viensētas. Nevaru izslēgt, ka tā tas arī bijis. Un kāds varētu būt tas vēstījums Latgales iedzīvotājiem? Pēc šī notikušā minējāt, ka izcert ir tā teikt, diezgan masticami, ja viņi lido, tā teikt, laimes spēle. Vai iedzīvotāji var justies droši, ja tomēr ir vērts pārdomāt atrašanās vietu? Es domāju, ka nevajadzētu īpaši, protams, ka risks ir paaugstināts pierobežā, bet ir daudz pierobežā riski saistīti ar nelegālu robežu šķērsošanu un iespējams arī kaut kādi citi riski, bet nevajadzētu šādā skatījumā skatīties. Latgale ir ļoti perspektīvs ekonomiski attīstības reģions un ļoti liels potenciāls ekonomiskai attīstībai. Un šādā veidā jāskatās valstiski un jāskatās, kā mēs valstiski varam šo reģionu atbalstīt. Tas, ka mēs dzīvojam blakus notiekošai aktīvai karadarbībai, tas ir faktors, ar ko mums visiem jārēķinās. Drons var ielidot arī no jūras puses, no kurzemes puses tikpat labi. Mēs nevaram izslēgt, jo šādi droni tiek laisti mācību laikā no kuģiem arī, un tāda varbūtība nav izslēgta. Cik var noprast, tas mūsēji uzzināja par dronu pēc šī akustiskā sensora, tātad, laikam, kad viņš sprāga, vai mums bija spējas viņu kaut kādā veidā saskatīt, vai viņš vienkārši lidoja par zemu, vai mēs tajā brīdī nevērojām debesis, kāda bija tā situācija? Mums, protams, es jau minēju, mums dežūrā atrodas pretgaisa aizsardzības vienības, mēs esam faktiski nolikuši visu savu pretgaisa aizsardzības potenciālu dežūru režīmā, lai nodrošinātu ilgstošu spēju šo dežūru režīmu nodrošināt. Bet nokļūšana kaut kādā konkrētā vietā prasa laiku, un līdz ar to mēs nevaram nolietot garu robežu 400 pār kilometru garu ik pēc 2 kilometriem pretgaisa aizsardzības grupu. Tas fiziski nav iespējams, un diez vai tas ir liederīgi. Neviens tā nedarbojas.
Mēs redzējām akustiskajā sistēmā, tas prasa laiku, lai pozitīvi identificētu, ka tiešām tas varētu būt, jo tas signāls nav tik viennozīmīgs. Visos sensoros tie, kas labāk pazīstami ar sensoru specifiku darbības, saprot, ka ir jābūt ļoti pieredzējušam operatoram un jāprot ļoti skaidri izšķirt signālu, nolasīt, saprast, ko tas signāls nozīmē. Jo tur neparādās lidmašīniņa, kas lido ar nosaukumu pretīm. Tādu ierīču, diemžēl, nav. Līdz ar to kaut kāds laiks paiet, kamēr tiek identificēts tiešām ir aizdomas, ka tas ir objekts, nevis putnu bars vai mākonis vai kaut kādas no koka krītošas lapas, vējš norāvis, kas lido kaut kur. Ļoti bieži šie signāli nāk arī par, teiksim, migrējušiem putnu bariem, kas īpaši tagad pavasarī un rudenī notiek pārlidojumi putnu. Līdz ar to mūsu pretgaisa grupas tiek trauksme celt diezgan bieži. Šie incidenti, par ko mēs tad ziņojam, kur tiešām redzams, ka ir apakšā tiešām reāls drauds, tad nav tik bieži. Jā. Ļoti bieži pēdējā laikā, jūs zināt, ir gaisa balonu ielidošanas gadījumi, bet šajos gadījumos mēs īpaši cenšamies tomēr netraucēt iedzīvotājus. Tas drauds mūsu skatījumā ir vairāk iekšlietu sistēmas darbība, lai cīnīties ar šo kontrabandu. Piepriekšējā reizē, kad drons ielidoja Latvijas teritorijā, izskanēja, ka nav maz likumisku iespēju viņu notriekt, nošaut, ka vajag izmaiņas likumos. Kā ir šajā brīdī, vai tie likumi ir sakārtot, ja viņš būtu laiks pamanīts, vai viņu mēģināt vismaz notriekt? Mums ir pašlaik, tehniski mēs varam to darīt tagad. No juridiskā viedokļa šāda iespēja mums ir. Mums ir izstrādāti mehānismi, mums ir spēkā esoša pavēle, dežūru grupas un lēmumu pieņemšanas process ir skaidri noteikts. Sadarbības mehānismi skaidri noteikti starp valsts institūcijām, iekšlietu ministrijas struktūru vienībām, NBS. Mēs zinām, kurš ko dara kādā brīdī. Un, ja arī noticis incidents, mēs skaidri zinām, kāda ir nākamā rīcība, kurš par ko atbild. Tad sanāk, ja viņu pamanītu laiks, tad viņu triektu nost, jā? Ja kamēr sazinās visi iesaistītie posmi, vai tas neaizņemtu tik ilgu laiku, ka tas jau būtu sen aizlidojis kaut kur tālāk? Ja mēs zinātu, kad Latvijas gaisa telpa virs šī konkrētā incidenta ir slēgta, pirmais priekšnosacījums, un ja mēs varētu, ja mūsu grupa atrastos mērķa sniedzamības attālumā, un spētu šo te mērķi nolasīt, jā, notiktu notriekšana, tas lēmums tiktu pieņemts. Izklausās, ka ir ļoti daudz tādām labvēlīgām sakritībām jānotiek, lai mēs varētu notriekt tomēr šādu objektu, vai tā nesanāk? Jā, daudzām sakritībām, un arī, protams, lai arī blakus valsts karo, un mums blakus notiek konvencionālais karš, mūsu valsts tomēr nedzīvo kara apstākļos, tomēr vēl nedzīvo par laimi. Un mēs nevaram arī darboties tā, kā mēs būtu darbojušies kara apstākļiem. Kara apstākļos droši vien mēs tik daudz neskatītos, kur nokritīs kaut kas tāds, ko mēs izšaujam gaisā, vai kur nokritīs kaut kas, ko mēs sašaujam gaisā. Mums būtu galvenais sargāt kaut kādus strateģiski svarīgus objektus vai lielākās apdzīvotās vietas. Miera laikā mēs tomēr ļoti lielu uzsvaru liekam drošībai, un līdz ar to mums ļoti jārēķinās ar to, ka, ja mēs šaujam, tad viss, kas ir gaisā, kaut kur arī nokritīs lejā. Tad līdz ar to tie visi riski ir maksimāli nepieciešams šos riskus minimizēt. Nikita Andrejevs, Latvijas radio. Tāds jautājums jau pieminēts gadījums Igaunijai, par ko ziņoja šodien arī šis gadījums Latvijai, šie divi gadījumi. Vai mēs varam to visu kopā vērtēt kā provokācijas no Krievijas puses, kas hibrīda kara ietvaros mēģina kaut ko destabilizēt, vai viņiem sanāk to darīt? Manā rīcībā nav tādu faktu vai pierādījumu, kas liecinātu, ka šī ir specifiski no Krievijas organizēta provokācija. Kā jau minēju, man nav arī pierādījumu, kas teiktu, kad noteiktu šī attiecīgi lidaparāta izcelsmes valsti.
Arī no Igaunijas pagaidām nav datu par šī iespējamā drona izcelsmes valsti. Mēs varam visi spekulēt, izteikt pieņēmumus, bet šeit to negribētu darīt. Jūs paši visi to varat izdarīt katrs par sevi. Mēs zinām, ka notiek aktīva dronu kara darbība, gan Krievija virza savus dronus uz Ukrainu katru nakti. Ir desmitiem un tad dažkārt simtiem dronu tiek virzīti Ukrainas virzienā. Un Ukraina ir pilnas tiesības un arī pienākums aizsargājot savu valsti, izdarīt triecienus pa Krievijas strateģiskiem objektiem. Līdz ar to nevienu no iespējām nav izslēgta. Un pat jūs stāstījāt par to, kā darbojas mūsu pretgaisa vienības šodien rēģējot uz šiem notikumiem. Kā jūs vērtējat viņu veikumu? Cik ātri viņi rēģēja, cik ātri ieradās vietā un kā tas bija? Šajā gadījumā, skatoties uz rēģēšanas laikiem, vienības tika brīdinātas un izvirzījās uz pozīcijām ļoti laicīgi. Faktiski dažu minūšu laikā pēc pirmām indikācijām par iespējamiem lidojošiem objektiem. Abos gadījumos šis incidenta norises laiks ir bijis par īsu, lai nokļūtu vispār potenciāli līdz iespējamām šaušanas pozīcijām. Un arī šie dronu lidojuma augstumi mēs vērtējam varēja būt no 3 līdz 500 metriem iespējams. Jā. Tas nav arī, pilnīgi noteikti garantēts. Kaut kādos posmos, un tad līdz ar to jebkurš šķērslis, mežs, pauguri ir šķērslis starp cilvēku, kas operatoru un attiecīgi lidojošu objektu. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Gats Kristovskis Letā. Es par to pretgaisa aizsardzības grupu. Tad grupai tika dota pavēle notriekt dronu vai netika? Jo no kolēģa sniegtās, jūsu sniegtās atbildes kolēģiem nevarēja saprast, kā tur īsti bijis. Grupa, tas lēmums par dronu notriekšanu ir noteikti tad, kad grupa ir pozīcijā. Grupas ieroču operators ir dabūjis šo objektu savā tēmeklī, un tad tad tiek pieņemts lēmums par tā notriekšanu. Kamēr grupa virzās uz iespējamo pozīciju, nav identificējusi, nav pamanījusi objektu, ir komanda par notriekšanu, tas nav nepieciešama. Dodoties attiecīgi uz pozīciju, ko grupa zina, kad gaisa operāciju centrs vai jau ir slēdzis gaisa telpu vai slēgs gaisa telpu virs attiecīgā incidenta, un pirms attiecīgi iespējamā šāviena viņš noteikti saņems apliecinājumu par to, ka gaisa telpa ir slēgta. Tas ir obligātais priekšnosacījums. Un tālāk attiecīgs šis lēmums ir atkarīgs no paša operatora, jo vienīgi viņš zina, kas tur lido, jo neviens sēžot Rīgā, viņam labāk nepateiks priekšā, ko viņš redz šajā tēmeklī. Bet par cik mēs gaisa telpu slēdzam, Latvijas austrumu daļā kopumā ir pietiekuši daudz dažādu gaisa telpas ierobežojumu. Mēs esam panākuši to, ka faktiski visi lidojošie objekti ir visiem lidojošiem objektiem, sākot ar mazāko un beidzot ar jau lielākām lidmašīnām, visiem jābūt faktiski reģistrētiem vienā vai otrā datu bāzē par to, ka notiek attiecīgais lidojums un jābūt sasniedzamiem šo gaisa lidaparātu operatoriem īsā laikā, lai viņus informētu, ka gaisa telpa tiek slēgta vai lidojumi tiek aizliegti. Līdz ar to mēs esam šos riskus novērsuši. Tas ir tas pats galvenais priekšnosacījums, kas nosaka, vai operators šautu vai nešautu. Otrs, protams, ir noteiktas, kāpēc es runāju visu laiku par izvirzīšanos uz pozīcijām. Tāpēc, ka viņš nav tā, ka viņš izbrauc un šauj no jebkuras izvēlētas vietas. Ir iepriekš noteikti vairākas pozīcijas, kas ir izlūkotas rūpīgi, kur ir noteikti šaušanas sektori, ir izvērtēti riski par potenciālu, objekta krišanu vai attiecīgi izšautas raķetes vai ieroča munīcijas kaut kad krišanas kaut kādiem sektoriem.
Un līdz ar to tad šim operatoram kā priekšnosacījums arī sasniegt šo te pozīciju un tad no šīs te pozīcijas attiecīgi izdarīt šāvienu. Un tad, ja šie priekšnosacījumi ir ievēroti, tad šāviens notiek. Kā jau es minēju, riska mitigācija ir viens no svarīgākajiem faktoriem, jo mēs pašlaik tomēr par laimi dzīvojam miera laikā, lai arī karš ir mums turpat blakus. Drona lidojuma laikā konkrētajā sektorā gaisā bija civilās lidmašīnas? Nu, nē, pašlaik mums ir pagaidu ierobežojumi virs pierobežas zonā diennakts tumšajā laikā. Mums ir jau ierobežojumi, kurus mēs uzturam kā pagaidu ierobežojumus. Līdz ar to es esmu pilnīgi drošs, ka šajā laikā tur nebija civilē lidaparāti. Ja būtu pieņemts lēmums par dronu notriekšanu ar kādu veidu ieročiem, tas tiktu darīts? Jā, nu es negribētu pārāk šeit detaļās iegrimt, bet viens no iespējamiem ieročiem būtu RBS raķete. Un par to dronu izcelsmes valsts, ja premjeras saka, ka tas varētu būt Ukrainas, tad jūs sakat, ka nevarat neapstiprināt, noliegt, tad kā? Jā, kā es minēju, balstīsimies uz faktiem. Protams, mēs varam izteikt pieņēmumus, bet es negribētu no savas pozīcijas šādas pieņēmumus izteikt. Hilda Cīrula, 360 ziņas, vai vietēji iedzīvotāji šajās vietās saņēma arī šūnapraides ziņojums par kaut kādām bīstamībām? Nu, šajā gadījumā šūnapraides ziņojumi netika izsūtīti. Tas incidenta norises laiks bija ļoti īss, un ja tas būtu, teiksim, otrais incidents vēl turpinājies, tad būtu arī noticis šūnapraides paziņojums. Bet vienkārši tas noslēdzās incidents un šāda šūnapraide zaudēja jēgu. Mēs pastāvīgi trenējamies, strādājam, mēs ik pa laikam organizējam simulācijas radaros un izstrādājam šo te, tā teikt, sausos treniņus kopā ar iekšlietu ministrijas dežūru struktūru vienībām, lai slīpētu, atstrādātu šos te arī apziņošanas mehānismus un reaģēšanas mehānismus. Es domāju, mums vēl tur ir arī ceļš ejams, lai visu darītu operatīvāk un ātrāk, bet, kā jau teicu, mēs strādājam pie tā, lai kļūtu labāki, ātrāki un operatīvāki. Jā, man vēl ir jautājums. Viens varbūt tīri varat izstāstīt, kā izskatās šī pretgaisa aizsardzības sistēma, lai ir skaidrs, tā ir automašīna, piemēram, vai kas tas tāds ir? Protams, kad personāla sastāvs pārvietojas ar automašīnu, jo nokļūšana kājām tādos attālumos, kas viņiem jāveic, ir neiespējama. Un tas ir abidus automašīna 4x4, un tajā automašīnā ir speciāli konteineri, kur tiek pārvietota kaujas munīcija, bet pats šis gadījumā RBS 70 palaišanas iekārtas ir faktiski tāds uz trīkāja uzstādāms ierocis, kurš tiek nofiksēts uz trīkāja, un tad operators izdara notēmēšanu un šāvienu. Ceļā viņi bija tātad tālu, netālu no tās vietas, no aptuveni. Cik ļoti ir tas ceļš, no kurienes viņi brauca? Es jau minēju, kad, es laikam varbūt arī neminēju, tad otrajā incidentā, manuprāt, tad laiki bija tādi, kad, faktiski grupai izbrauca aptuveni 5 minūtes pēc šī indikācijām, ka tas tiešām reāli varētu būt objekts, un pēc grupas ziņojuma tā saucamais ETA novērtētais ierašanās laiks pozīcijā bija provizoriski pusstundas laikā. Detonācija notika pēc 10 minūtēm. Tas nozīmē, ka tātad viņi nebija ceļā, bet nebija vienkārši uzstādīti. Viņi bija ceļā, bet viņi nebija sasnieguši. Viņi nebija pat pusceļā vēl sasnieguši. Aha, sapratu, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Šķiet, ka nē, tad ar to es arī pasludinu šo preses konferenci par noslēgtu, un mēs noteikti dienas laikā turpināsim medijus informēt par situācijas attīstību, un arī katru reizi, kad mums ir kāda jauna informācija, mēs noteikti jūs par to informēsim. Liels jums paldies par dalību, un paldies! Paldies!